Tātad, iekļaujoša vide sabiedriskajā dzīvē. Sākšu ar nelielu stāstu. Labklājības ministrija 2020. gadā ir izdevusi bukletu Iekļaujošas vides ceļvedis, kas ir izveidots ar mērķi pilnveidot publiskos pasākumos un radīt piemēru, kā valsts un pašvaldību iestādēm kļūt par iekļaujošas vides paraugu Latvijā un ārvalstīs, lai iespējami vairāk cilvēku ar invaliditāti varētu strādāt un saņemt pakalpojumus vienlīdzīgi ar citiem, bez šķēršļiem un iekļaujošas vides. Tātad, mums ir vesels buklets, kā mums visiem sabiedriskajā vidē vajadzētu būt dzīvot labāk. Un tad man uzreiz ir pirmais jautājums, kā tad mums ar šo iekļaujošo vidi iet pašvaldības iestādēs, un cik tad mums tās ir iekļaujošas, un kas tad mums būs tālāk? Un varbūt tad šo jautājumu uzreiz es arī uzdošu tam, kas par mūsu novadu zina visvairāk, un tā ir Līga. Jā, labdien! Es varbūt pirms tam tad īsi, par sevi tiešām centīšos īsi. Manas dzīves pirmie 20 gadi pagāja jaunolainē, tātad esmu jaunolainieta, pēc tam šie te iepriekšējie 30 olainē, tātad visu savu mūžu 50 gadus Olainas novadiedzīvotāji. Olainas pirmās vidusskolas absolvente, 24 gadi pavadīti pedagoģijas jomā, kas pilnīgi noteikti bija mans sirdsdarbs Olainas pirmā vidusskola, gan administrācijā, gan arī kā pedagogam. Šobrīd pēdējie 3 gadi Olainas novada pašvaldībā kā domas priekšsēdētāja pirmā vietniece un arī sociālo izglītības un kultūras jautājumu komitejas vadītāja. Līdz ar to tātad, es esmu šeit iekšā tā ka līdz ausīm un ar sirdi. Kā mums šobrīd ir, to mēs visi ļoti labi zinām. Mēs esam ceļā uz šo iekļaujošo vidi. Ļoti bieži mums gribētos, lai šis ceļš ir līdzenāks, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē, lai šis ceļš ir ātrāks un straujāks. Bet, diemžēl, dzīvē tā tas nenotiek. Mēs, manuprāt, gana labi zinām, kā vajadzētu būt, un esam ceļā uz to, bet ir, protams, arī kaut kādi šķēršļi, kas šo te bremzē. Ja mēs runājam par ēku fizisko vidi, tad kas šobrīd ir tas grūtākais, arī es šo bukletu, un ne tikai šo vien, arī 21. gadā ir uzlabotais Labklājības ministrijas un SIFA šis te izstrādātais, kas ir ļoti labs tāds špikers, jeb vadlīnijas, kas katrai pašvaldībai būtu jāzina. Kur ir, manuprāt, tas tāds visgrūtākais un vissmagākais ir tas, ka mēs ļoti labi zinām, Olaini, tas ir tāpat kā ļoti daudzos novados, ir šīs padomju mantojuma ēkas, kuras pilnīgi un absolūti nav bijušas piemērotas cilvēkiem gan ar kustību traucējumiem, gan arī jebkādiem citiem, vienalga, vai tie būtu redzes vai dzirdes. Ja mēs šobrīd ceļam kaut ko jaunu, kas gan mums notiek gan lēni, kas arī ir saistīts ar finansēm, tad, protams, tur visam ir jābūt kārtībā, to mēs redzam arī Kastanim, un tas būs arī šobrīd tūlīt tiks izsludināts iepirkums burtiski tuvākā mēneša laikā, ja mēs runājam par Olainas pirmās vidusskolas struktūru vienību Jaunolainas sākumskolā. Tas notiek arī varot vaļā, arī renovējot, pielāgojot vecās padomju ēkas bērnu dārzam Čiekuriņš, ko šobrīd vērām vaļā, un nu pat būs arī otrā kārta, bet, protams, problēmas ir ar vidusskolām, ar pirmskolas izglītības iestādēm, ar Olainas mūzikas mākslas skolu, kur ir vistrakāk. Ko mēs darām iespēju robežās? Iespēju robežās, ko mēs visi arī redzam, tātad mēs neizskaistinām, ja? Mēs runājam par to, kā mums tas ir realitātē. Mēs šobrīd liekam gan šos vertikālos pacēlājus, mēs liekam, kas nav ieteicami šie te kāpurķēžu pacēlāji, kas ir attiecīgi skolās, lai, ja nu ir šāda te nepieciešamība, lai varētu pārvietoties vai nu apmeklētājs vai bērns ratiņkrēslā. Mēs iespēju robežās nodrošinām, ja tas skar tikai apmeklējumu, nevis ikdienas šo te apmeklētību, tad, protams, nāk ar apmeklētājiem runāt iestādes pirmajā stāvā. Ja mēs varam teikt formāli, jā, ka mums ir pandusi visur, tad šobrīd ir šīs problēmas ar to, ka pandus tev ir, bet attiecīgi tālāk vēl ir darbiņš priekšā, kas tad notiek ar šīm te ēku ārdurvīm. Un ja šis darbs nenotiek tik strauji, tas nenozīmē to, ka par to netiek domāts tiek, un mēs virzāmies lēnītēm.
Kas šobrīd ir, bet kā es saku, tam visam zināmā mērā ir šī bremzēšana arī finanses. Kas šobrīd ir tas, kas varbūt neprasa tik ļoti daudz finanses un ko mēs pilnīgi noteikti varam darīt un šobrīd, jāsaka, tuvākajā laikā arī darīsim. Tad paldies Daigai, paldies Pieaugušo izglītības centram, pašvaldības iniciāts ir tas, ka mēs esam gatavi, mēs apsēžamies un runājam, lai saprastu. Jo reizēm, ko arī es šobrīd šajā savā darbiņā esmu sapratusi, ka mums ir patiešām brīnišķīgi, burvīgi speciālisti, kas arī plānojot, radot kaut ko jaunu, neatkarīgi no tā, vai tas ir pakalpojums, vai tā ir infrastruktūra, cenšas un dara pēc labākās sirdsapziņas, bet varbūt reizēm it kā šķiet tik elementāri, ka mums izpaliek brīžiem šis te dialogs, ka mēs radām kaut ko, bet tieši mērķa auditorija, kam tas vairāk ir nepieciešams, saka, ok, viss superīgi, bet vēl labāk būtu bijis, ja jūs to izdarītu tā, mazliet citādāk. To mēs aizliekam aiz auss un cenšamies likt arī turpmāk, ka mums ir vēl vairāk jārunā vienam ar otru, to mēs šobrīd arī darām. Un vēl viens arī aspekts, kas man pašai vēlreiz pārdomājot arī, šobrīd akcentējot vairāk par šo tēmu, ko arī es saprotu un ko mēs runājam arī ar Daigu sadarbībā ar Pieaugušo izglītības centru, ko noteikti darīsim, lai mēs varētu runāt par šo iekļaujošo vidi un ne tikai iekļaujošo infrastruktūru, un mēs visi vēlamies, lai sabiedrība būtu, kā mēs dzirdējām arī iepriekšējā sarunā, empātiska un cieņpilna, tad mums šī sabiedrība, nevis šī sabiedrība, bet mums pašiem ir jāizglītojas un jāzina, kā tad tas ir jādara. Un tas ir tas, acīm redzot, ja mēs šobrīd zinām, visi zina pedagogiem tiek sniegta šī izglītība, tad mums izpaliek tas, kas acīm redzot arī būs tuvākajā laikā, lai katras iestādes, dežurants, lietvede, iziet kaut kādu apmācību elementārāko kursu, kur vienkārši viņiem tiek izskaidrots, ja nu gadījumā kādam vēl ir patiešām šīs zināšanas, mums visiem ikdienā noteikti pietrūkst, kā reāli un kā cieņpilni izturēties un ko darīt tad, ja patiešām ēkā arī ienāk cilvēki, kam ir nepieciešams šis vēl citādākais atbalsts. Grūti iet, bet esam ceļā uz to. Paldies. Man šķiet, ka no Līgas jau bija tāds stāsts, kā mums iet pašvaldībā. Un tad mēs varētu arī turpināt, jo Līga mums ļoti plaši, man šķiet, izstāstīja to situāciju, kāda ir tagad, mēs visi zinām. Un tad tālāk ar iepazīstināšanu ar sevi, jo mums cilvēki ir no ļoti dažādiem skatu punktiem, tāpēc ar sevis iepazīstināšanu un savu viedokli, kā mums šobrīd ir ar vidi, varētu turpināt Gunārs, man šķiet. Paldies. Es varu būt bez mikrofona. Mums vajag ar mikrofonu, jā? Labi. Jā. Gan nevar noturēt tā īsti, nedaudz toties, bet nu labi. Tātad Gunārs Koters, tā kā, uzņēmējs skaitās. Neskaitās, bet esmu jau kādus, 15 gadus, jā. Olainē dzīvoju, es bērnībā dzīvoju Jaunolainē, tagad Olainē, tas nozīmē, ka, es esmu olainietis kā tāda. Par iekļaušanos un par to infrastruktūru kā tādu, man ir tikai tās vispozitīvākās atsauksmes, jo tur jau jāskatās pēc pakāpes. Ja es no ratiņiem neizkāpt ārā, tad varbūt es savādāk runātu, bet pat cik es tagad varu piebraukt, tagad ar ratiem piebraukt, ienāc iekšā, man liekas, kad ir, gandrīz ļoti labi. Es kādreiz ar riteni pārvietoju, tad es to nemanīju tagad ar tiem ratiem, ka pārvietoju, tad redz, ka tur ir barjeras tāda, ka netiek augšā vai netiek lejā, bet, to var apbrauks. Ja, tā kā par pretīm nākšanu arī teiksim tā, es domāju, mēģināju paprasīt privātu māju, bet, to, ko es palūdzu, teiksim, rātus, kur likt, to man ir iedevuši. Varbūt, ka nākamreiz privātu mājā paprasa. Tā kā, tā. Paldies Gunāram par skaisto viedokli. Jā. Ja pirmie divi stāsti mums vairāk bija nedaudz par tādu fizisko vides iekļaušanu, tad tālāk es gribētu, lai ar sevi iepazīstina un mazliet vairāk pastāsta cilvēki, kuriem mēs nerunājam tik daudz par fizisku iekļaušanu, bet par sociālu iekļaušanu. Un tāpēc es došu vārdu Elvijam. Mazliet iepazīstini ar sevi. Un kā tev šķiet tādā īsās
3 teikumos, kā ir ar iekļaujošu vidi? Viens, divi, ja? Ir, viss kārtībā. Kā ir ar iekļaujošo vidi? Vispirms ar sevi iepazīstini nedaudz un tad. Tā, sveiki, mani sauc Elvijs. Es noteikti man jau sācies Lampedrūzes, tāpēc es īpaši nevarēšu laikam tā baigi gari neko pateikt. Varbūt ir kaut kādi konkrēti tieši jautājumi. Ja pa sevīm es varu pateikt, tad es esmu to, ko es arī iemācījos no kaut kurienes sevi nosaucies pa brīvdomātāju. Ja? Es esmu fotogrāfs entuziasts, ceļotājs un mīlu dabu, mīlu vienatni, esmu introverta rakstura cilvēks, tāpēc man īpaši... Es nemīlu uzturēties daudz sabiedrībā. Ja es arī uzturos sabiedrībā, tad es viņu vēroju no malas, un tad es vēroju visus notiekošos procesus, un uz viņiem skatos kā dualists. Es redzu gan pozitīvu, gan negatīvu, baltu, melnu, un tad to visu savā galvā pēc tam apstrādāju, izdarot kopsaucēju, vienkārši vērojot pasauli. Es nenosaucu vārdu uz vārdu? Nopietni? Elvijs Kalniņš man sauc. Jā. 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 Un kā ir ar iekļaujošu vidi? Tāds otrs jautājums. Kā tev šķiet, kā ir iekļauties vidē? Kā tieši tev ir iekļauties vidē? Lietas parasti vienkārši atnāk pie manīm pašas tad, kad tām ir jāatnāk. Tas notiek automātiski. Tas notiek ar kaut kādiem dzīves notikumiem, ka man viss izvēršās tā, kad ir noteiktā laikā pie manīm ir noteikti cilvēki, vai noteiktā laikā es atrodos tādā vietā, tur, kur man ir jāatrodās. Man nav kaut kādas izdomātas sistēmas, man nav nekas tur tāds, to, ko es dzirdu no malas, man tas viss liekas ļoti svešs. Es vienkārši eju pēc sajūtām vai pēc kaut kādas savas domas, kuras man atnāk tā kā bultu galvā iešaujās, un tad es rīkojos vai arī pēc nosapņotu sapņu, kurus man arī, teiksim, cilvēki skatās to diezgan kritiski un uzskata to par kaut ko. Bet man tā ir pavisam cita pasaule, un brīžiem es pēc tā vados. Jā, un tad maza piebilde, ka tās skaistās fotogrāfijas, ko jūs šeit redzat, tās ir Elvija fotogrāfijas. Tāpēc es domāju, ka tāds mazais aplausiņš Elvijam un par viņa darbiem, ko jūs varat apskatīt pārtraukumā. Elvijam ir jūtams satraukums, tā tas ir. Tāpēc es došu vārdu uzreiz Tamārai, kura noteikti pastāstīs par sevi, iepazīstinās ar sevi un pastāstīs to stāstu varbūt tādā kopainā. Mans vārds ir Tamāra Krēsliņa. Esmu brīvprātīgā. Daudz laika varu tam veltīt, tāpēc, ka es esmu pensionāra. Un ar ALVS esmu pazīstama jau vairāk nekā 7 gadus. Mūs sēž savijās probācijas dienestā. Viņam vajadzēja atbalstu pēc atbrīvošanās, un līdz ar to mēs mēģinājām kopā veidot dzīvi sabiedrībā ar citiem uzskatiem, ar citām vērtībām, ar citām vajadzībām. Jo Elvis ir nācis no tādas smagas bērnības, un, kā jau viņš pats teica, ir introverts, un viņam bija nepieciešama palīdzība saprast tās vērtības, ko no viņa gaida sabiedrība. Tā iekļaušanās sabiedrībā jau kāpēc tad ir tas brīvprātīgais? Brīvprātīgais ir tāpēc, lai viņš kā tāds tilts pārmests starp abām pusēm, starp sabiedrību un cilvēku, kuram ir vajadzīga šī iekļaušanās. Šajā gadījumā no pēc ieslodzījuma. Tas ir ļoti svarīgi. Un svarīgi ir saprast, ko šis cilvēks spēj, kādas ir viņa spējas, cik daudz viņš var celt, un cik daudz viņš var nest. Te iepriekš mēs par to runājām, par iekļaušanos, par bērnu iekļaušanos. Tāda pati iekļaušanās vajadzīga sabiedrībā ar tiem, kas ir bijuši citā vidē, ar citām vērtībām, bet ir ļoti svarīgi nevis pārcensties. Un, kā jau te teica, dot uzreiz daudz un šaut ar lielu gabalu, bet pamazām veidot šo pamatu, uz ko balstīties. Saprast, kas ir kas viņam ir vajadzīgs, kas ir nepieciešams.
palīdzēt viņam sākt domāt citā virzienā, lai palīdzētu viņam saprast citas vērtības un pēc savas saprašanas viņas pieņemt. Brīvprātīgais ir tāds balsts, ceļa zīme. Es nezinu, kā to vēl vienkāršāk pateikt. Runāt, darīt kopā, atbalstīt, bet pats galvenais visā šai lietā ir būt vienlīdzīgiem sabiedrotiem kompanioniem. Mēs esam vienlīdzīgi savās sarunās, savās darīšanās. Es neesmu gudrāka par viņu, un viņš nav sliktāks par mani. Mēs esam pilnīgi vienlīdzīgi un uzklausām vienu otru. Kā tas ir pieņemts? Pieņemam katru savus kļūdas, savus nespējas, mācamies pieņemt sevi tādi, kādi esam, un mācamies mīlēt sevi tādi, kādi esam. Paldies Tamārai ar sevis iepazīstināšanu, arī plašāk stāstu par Elviju. Un tā kā mums ir dažādi viedokļi jau bijuši, tad vēlētos arī, lai Ansis ar sevi iepazīstītu nedaudz vairāk un pastāst savu jauniešu skatījumu uz iekļaujošu vidi sabiedrībā. Jā, labdien, mani sauc Ansis Gabrāns, esmu Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes tiesību zinātnes kursa jau otrajā kursā students. Tad, respektīvi, es studēju, lai kļūtu par juristu un cerams nākotnē strādāt kā prokurors. Tātad, runājot par manu pieredzi kā jaunietis, es teikšu, ka man ir dažādi šie pieredze, jo man personīgi nav sanācis daudz saskarties ar cilvēkiem, kuriem būtu vai nu kustību traucējumi vai kādu garīgu raksturu traucējumi, vai arī pat šī te pieredze ar ieslodzījumu iestādēm. Man, diemžēl, šāda pieredze nav bijusi, bet tomēr novērojot savu vidi, man tomēr ir secinājums, ka, kā jau Gulba ir labi ilustrējusi, ka tomēr darbs tiek darīts, mēs tiecamies. Arī no studijām es teikšu, ka, manuprāt, notiek ļoti veselīga maiņa, kā ne tikai novada līmenī, ne tikai novada sabiedrības līmenī, bet arī valstiskā līmenī, ka visās jomās mēs mazāk cenšamies, tā teikt, iegūt tādu kā ideālu sabiedrības slāni, atgrūžot visus, kas neiedaras tajā slānī, kas bija ļoti raksturīgs Padomju Savienības sistēmai, šis mazliet smeļoties no studijām. Bet vairāk mēs cenšamies iekļaujošu vidi veidot, mēs cenšamies šos cilvēkus pacelt un radīt šo vienlīdzību, kā Tamāra ilustrē, kā arī, kas attiecas uz cilvēkiem, kuri ir saskārušies ar cietuma sistēmu. Es ceru, ka valsts politika sāk virzīties mazāk uz sodīšanu un vairāk uz rehabilitāciju. Un tas ir mans, tā teikt, sirds jautājums, ka, lai novērstu, protams, cerēdams kļūt par prokuroru, man noziedzība ir sirdslieta, ar kuru es cenšos un strādāju. Un es tomēr uzskatu, lai cik efektīvi var sodīšanas sistēma būt, ir labāk nevis sodīt, bet gan novērst noziedzību. Un visas noziedzības novēršanas pamatā ir stipra un atbalstoša sabiedriskā un sociālā vide, kuru, attiecīgi, visi cenšamies veidot. No, lūk, tātad tiešām paldies, šie visi viedokļi ir aplausu vērti, un tātad mums šī saruna publika ir ļoti raiba no dažādiem punktiem, un mēs redzam, ka arī jau tādā, ka arī mūsu jaunieši, kas turpmāk veidos mūsu likuma sistēmu, ir vērsti uz to, ka mēs veidojam iekļaujošu sabiedrību, nevis sabiedrību, kurā mēs kādu atstumjam malā un par viņu vispār nedomājam. Bet mēs varam daudz runāt par vienlīdzību kā tādu, bet jautājums tad ir šī reālā situācija par diskrimināciju. Vai tā šobrīd pastāv, vai jūs personiski šeit jau laikam ir vairāk tas jautājums tiem, kas iekļaujas, vai pastāv šī diskriminējošā attieksme, vai jūs esat kādā mirklī saskārušies ar to, kādā mirklī, kāpēc, kādas ir bijušas sajūtas? Jautājums. Elvīs, es redzu, ka Elvīs grib kaut ko teikt. Jā. Man kaut ko pateikt, jā?
Ziniet, es varētu pateikt pat no vienkāršākajām lietām, teiksim. Ja cilvēks grib staigāt vienkāršās parastās drēbēs, viņš grib justies ērti un viegli, tāpēc, teiksim, ja tu esi arī sportiska rakstura cilvēks un tu daudz pavadi laiku dabā, tad, teiksim, es esmu viens no tiem gadījumiem, kurš nevilks tur, nepatīk staigāt kurpēs un uz valkos un visos šinīs tā, es to sauc par, tas, kas man nepatīk, un man ir izteikti aizrādījumi par to, kā tu staigā ārprāts un tu tur esi nokāries pulksteņos un ķēdēs un staigā un šitas un kā uz tējiem pastīsies, tev jau pagabau redz, ka tu esi, šitas, tuitās, tu norausies. Bet īstībā tā nav vienkārši, tas ir tāds viegls stils, ko es varu justies ērti un brīvi, tā kā es teicu, es esmu sevi nosaucis par brīvdomātāju. Tāpēc es arī staigāju vienkāršās drēbēs un man nepatīk glaunas drēbes un viss tas pārējais. Tas arī viens no tiem iemesliem jau, kad tu stējam jau uz pastās un tev uzliek to zīmogu virsū, ka tu jau esi tāds. Redziet, kas notiek, ka īstenībā tur nekā tāda nav. Īstenībā viņi nemaz nezin, kas tāds esmu. Protams. Un vai vienmēr jau dažādi cilvēki staigā dažādās drēbēs? Jā. Var arī staigāt uzvalkā un īstenībā tur ir apakšā baigais. Tieši tā. Tur, jā, bet tā tad ir bijis šī saskaršanās ar šo tādu diskriminējošo attieksmi? Ir, jā, sarunās bijušas tā kritika, bet tā īpaši izjūtas. Ir varbūt es no malas esmu novērojis, ka tur varbūt kāda sieviete pastāsta, un viņš redz, ka viņš staigā tik vieglās drēbēs, tad viņi uzreiz tā galva pagraušanās, tā aizies. Tur nekā nav viņam, Jā, jautājums Gunāram, vai kādreiz ir savu veselības traucējumu dēļ nācies saskarties ar kaut kādu diskriminējošu vidi, jo es saprotu, ka ir gan darbs uzņēmumā, valdē, izdarīts dzīvē ir ļoti daudz, bet vai ir bijusi kāda situācija, kur ir bijis tā, kad nejūtās tīri ērti? Ziniet, kā ir mūsdienās, man liekas, tā diskriminācija, tas amerikāņu smaidiņš, kas ir. Kad mēs jau nediskriminējam, un es arī saprotu to, ka, piemēram, vai es varētu strādāt klienta apkalpošanas servisā? Nē, tāpēc, ka man nav tādas valodas, man nav tāda izskata, bet vai man nav zināšanas? Ja es atnāksiet uz pārunām, kurš no mums zinās uz klientu atbalsta servisu? Tad būtībā tā diskriminējošā vide ir sastapta tieši tādā darba vidē. Pareizi saprotu? Jā. Bet tā, es saku, tā ikdienā tas ir, ikdienā jau mēs esam iemācījušies jau nediskriminēt. Labi, man, piemēram, par pārteigums ir par apģērbu. Ja cilvēks nāk skalas pretī, tad ok, jā. Ja sieviete nāk, tad labi, ideāli, jā. Jā, bet tā nē. Tā kā, tā. Paldies. Tātad, jā. Mēs redzam, ka, lai cik mēs runātu par skaistu iekļaujošu sabiedrību, ir arī šie diskriminēšanas gadījumi. Tādi viņi ir. Jautājums ir tagad jautāts visiem, kas palīdz integrēties sabiedrībā? Varbūt šeit mēs varam ņemt no tāda pašvaldības viedokļa, juristiskā viedokļa, līdzgaitnieka viedokļa. Kas, vispirms sāksim no tās puses, kas tiek dots cilvēkiem, lai palīdzētu integrēties tomēr tajā sabiedrībā? Laikam šobrīd jau arī atkārtošos. Es tiešām domāju, arī pieskaroties tā iepriekšējai tēmai, kas bija izglītība un kur tika pieminēts šis te mobbings. Palīdz integrēties sabiedrībā, tātad jābūt iekļaujošai apkārtējai sabiedrībai. Manuprāt, sabiedrība, jo īpaši arī sākot no bērniem, nav empātiska un ir vardarbīga tad, kad viņi saskaras ar kaut ko nezināmu. Un tur tas apjukuma mirklis ir, tas it kā šķiet no vienas puses dīvaini, un tajā mirklī mēs varam runāt par šo te neiekļaujošo sabiedrību. Bet ja jau sākot no bērna ir gan zināšanas un ne tikai teorētiskās zināšanas, un šeit mēs nonākam pie tā, ka man arī ikdienā mēs visi dzīvojam kopā vienā pilsētā, vienā novadā, un ja mēs viens otru pēc iespējas biežāk
redzēsim un būsim kopā iespēju robežās, tad arī mēs varēsim runāt par šo te veiksmīgo integrāciju, ja mēs runājam pirmkārt tajā emocionālajā un attieksmes līmenī. Tad būtībā tā integrēšana ir jāsāk bērndārzā. Tā. Jā. Es izslēdzu ārā. Un aizmirstu, ka ir 5 sekundes. Jā, un vēl ko es arī laikam gribētu pieminēt, ka veiksmīga iekļaušana, ja veiksmīga integrācija, manuprāt, ir tad, kad tas notiek pats par sevi. Tas ir tikpat dabīgi, kā mēs sakām viens otram labdien, tāpat mēs arī visi kopīgi sadzīvojam. Un ja mēs varam runāt par to, un ja mēs varam teikt, jā, mums tas viss notiek ļoti veiksmīgi, es redzēju, ka es tagad pārspīlēju, kā tur vienu iekļāva, tas nozīmē to, manuprāt, ka tā nav veiksmīga integrācija. Jo īstenībā ļoti pozitīvs piemērs bija, kur meitenes runāja par sākuma skolu. Jā, tur kaut kas notika, jā, es pat neatceros, vai mums skaidroja, vai mums tur stāstīja, šķiet, ka jā, ka tās lietas notiek, katram mums mēs zinām, kā tas ir jādara, un tas notiek pašsaprotam. Bet to var darīt tikai tad, kad es zinu, kā tas ir jādara. Un tas ir tas, kas mums visiem kopīgi arī pašvaldībai taiskaitā ir jādomā pie tā, kā to paveikt. Jā, Tamāra vai Ancis? Es domāju, ka pirmām kārtām par diskrimināciju mēs runāsim tikai tad, kad mēs paši sevi mīlēsim. Ja mēs mīlam sevi, mēs mīlam apkārtējos. Es domāju, mazliet plašākā vārda nozīmē vārdu mīlēt. Mēs viņu bieži mēs diskriminējam šo vārdu. Bet tieši tā, ja es varu pieņemt jebkuru, man kādreiz likās, ka tas nav iespējams, bet izrādās ir vienkārši tad, kad tu sāc saprast, ka es pati sevi cienu un es nevaru necienīt citu. Vienalga, pat to pakritušo dzērāju, pat to bomzi. Ja viņam ir vajadzīga palīdzība, es varu pasniegt viņam roku. Runājot par bērndārzu skolu, jā, bet tur jau nav vainīga bērni. Kā lai bērns pieņem citādo? Ja vecāks viņam saka, tas runā krieviski, tev daudz krievu draugu, tev ir tur netīras drēbes, tas jau nāk no tādas ģimenes. Tātad mēs katrs viens pats esam spiesti padomāt par to, ko mēs sakām par blakus esošo cilvēku. Un tad, kad mēs pret katru blakus esošo cilvēku izturēsimies ar cieņu, tad mēs varēsim runāt par iekļaujošu sabiedrību. Paldies. Vai Jansim ir kāds viedoklis? Jā, man ir viedoklis. Attiecībā mazliet vairāk uz to juridisko pusi, kas ir ļoti izcili, ka Latvija ir daļa no Eiropas Savienības, ir, ka mums ir mehānismi, kā varbūt šis ir tomēr sausāk un mazliet tā ārpusloka, bet tomēr, lai gan novērsti diskrimināciju, gan veicinātu integrāciju, ir paredzēta ceļa. Tas ir tiesas, var vērsties uz tiesu, lai atrisinātu dažādus jautājumus. Ir vairāki gadījumi, kad sabiedriski vēl ir aktuāli jautājumi, kurus uzreiz nevar likumdošana atrisināt, un tam dēļ cilvēki vēršas pie tiesas. Un vēl vispilgtākais tam piemērs ir tas, ka, ja ir tiešām notikuši diskriminācijas gadījumi, tad var vērsties ar sūdzību vai Eiropas Savienības tiesā, vai arī pat Satversmes tiesā, jo viņu abu kompetencēs ir risināt šos cilvēku tiesību jautājumus, un kā arī Eiropas cilvēku tiesību tiesā. Un es teiktu, ka tas ir arī liels solis, ka mums ir šie ceļi, kur vērsties, un tas neatiec tikai uz cilvēkiem ar izteiktām kādām vajadzīgām vai tamdēļ, jo tiesa sargā visus, tiesa panāk taisnību, un tā taisnība ir pieejama visiem. Un var vērsties neatkarīgi, kas jūs esat, neatkarīgi no tā galvenais, ka, ja pret jums ir vērsta diskriminācija, vienmēr ir ceļš, kā panākt savu taisnību, un vienmēr ir ceļš šo izcīnīt un tādējādi arī aizsargāt sevi. Jo vajag atcerēties, ka tas ir valsts un arī Eiropas Savienības pienākums sargāt mūsu tiesības.
Tad būtībā tāds no jums 3 kopsavilkums ir, ka tas cēlais mērķis būtu sākt no bērnības, no ģimenes paudzēs, veicināt šo iekļaujošo vidi. Taču, ja tas nav darīts, tad mums ir arī tāda likumu vara, kas to visu varētu nokontrolēt un apstādināt, ja tā diskriminācija ir pārāk spēcīga. Bet tad uzreiz jautājums arī Elvijam un Gunāram. Kas jums personiski palīdzētu integrēties? Palīdzētu integrēties? Iekļauties sabiedrībā? Jā, iekļauties sabiedrībā. Kas ir tāda pirmā lieta, ko es pajautāju, kas tev palīdzētu, kāda ir atbilde? Man pat īpaši šeit nav ko atbildēt, tāpēc, ka man jau ir vecums pāri 30, man ir psihi pietiekami nobriedusi, ka es jau esmu tik tālu iegājies savā pasaulē, kā iziet sabiedrībā, man jau kļūst arvien grūtāk. Bet, ja es tieku aicināts, es nekad neko neatsaku, un es varu uzrunāt jebkuru cilvēku uz ielas, man nav problēma ar to. Teiksim, es nenoslēdzos, es esmu tāpat publisks, es esmu rakstu publiski ierakstus, kurus lasa cilvēki, un tur tās domas tiek izliktas, un arī šeit es esmu jau publisks, un es visur esmu publisks, arī darbā es esmu publisks, bet tā iekšējā manējā pasaule ir prom no visas ārējās pasaules. Bet kas varētu palīdzēt, vai šķiet, ka šobrīd jau ir labi ar to iekļaušanos sabiedrībā? Piemēram, kas palīdzētu, tu minēji par diskriminējošiem gadījumiem, kas varētu novērst šo diskrimināciju, tavuprāt? Uz manu pusi jau tā diskriminācija īpaši jau viņa nav, tāpēc man nav īpaši par to vispār ir viedoklis, tāpēc, ka tur tagad, tur savā starpā cīnās tie Ukraiņi un Krievi, jā, un tad viņi ir cilvēki, kuri nomelno tos ādas krāsas cilvēkus, jā, ir rasisms Latvijā ļoti pamanāms, un arī tas pats nacisms šeit ir, viņš tikai ir kluss, bet viņš šeit ir. Un es parasti, kad runāju ar cilvēkiem par tādām tēmām, es izsakos, ka visos ir kaut kas, un es nevaru nevienu nomelnot, es nenomelnošu ne Krievus, ne Ukraiņus, tur nevienu citu tautību, tā kā es vēl skatos tā kā introverts cilvēks, es uz pasauli skatos tā kā visu lielu, milzīgu kopumu, tāda zemesloda man ir apaļa maza bumbiņa, kur es varu turēt rokās, tāpēc es arī uz to visu skatos tā, ka katrā cilvēkā var būt kaut kas tāds, kas kaut kam citam, kam nepatiksies, un tā arī tas viss rodās. Jā, jo Elvijas jau pieminēja to, ka ne tikai fiziska vai sociāla iekļaušana, bet arī šī etniskā, reliģiskā un visas pārējās iekļaušanas pieder pie sabiedrības iekļaušanas. Jautājums Gunāram, vai ir kaut kas tāds, kas palīdzētu, piemēram, minēja par diskrimināciju darba vidē? Tev man šķiet jau ir ļoti lielisks piemērs, kā tas ir novērsts, bet varbūt ir kaut kas tāds, kas palīdzētu integrēties. Un tā, piemēram, ja no šodienas pateiktu, šis būs citādāk, kas būtu tā lieta, ko gribētos citādāk? Man ir baigi grūti atbildēt, tāpēc, ka man jāsaka, kā Ailis teica, kad es jau esmu, tā kā pandēmija sākās, es jau esmu ierāvies jau gandrīz sevī, Manu darbu vairs negribās. Mani nevar vairs diskriminēt tādā ziņā, kad es vairāk nepiedalos apkārtējā visā sabiedrībā kā tādā. Bet tā nepiedalīšanās sabiedrībā ir tāda personiska vēlme, vai tā ir radusies tāpēc, ka ir problēmas visu laiku integrēties sabiedrībā, un tad vienkārši jau tas vecums ir tāds, ka vairs negribās censties? Nē, tas ir sava veida, jo es esmu tik daudz, es smējos pats pie sevis, kad es jaunībā tik daudz esmu integrējies, es mājā nedzīvoju, es visu laiku kaut kur, kad man tagad jau galīgi negribās. Bet klausoties iepriekšējās sarunas, ko es gribētu teikt, kas man liekas, ka mēs, šī paudze, mēs to invalīdu mēģinam ar spēku integrēt, bet neļaujam viņam pašam integrēties. Jaunolēnē, kad dzīvoja, es biju maziņš. Mums ar draugu ar kulakiem vajadzēja integrēties. Bet tagad jau, kas tagad? Tagad tu tā nedari, viņam tā pašam ir ne tik daudz, tik jāizjūt, tik ir jāsaprot.
pašam jāpieaug tanī gudrībā, tanī visā masā un tā tālāk. Labi, es neesmu, es esmu arī intervijos, sevi ierāvīt, bet man skolā bija tādi čaļi, kas iedeva tikai tādi. Es nezinu fiziku, bet viņš runā, viņš integrējās tā, kad maz neliekās. Tad būtībā tās, es saprotu, kad es dzirdēju to frāzi, kad pārāk ir tā sajūta, ka pārāk grib integrēt tajās. Jā, neļauj pašam integrēties. Pašam invalīdam, viņam pašam neļauj. Un kā varētu ļaut? Tas ir psiholoģisks jautājums gan no vecāku puses, kas mēģina izdarīt visu viņa vietā. Un, jā. Tad varbūt ir tieši jādod vairāk, mazāk jādod gatavas lietas, bet vairāk jādod iespējas. Jā. Labi, skolas tagad, cik es saprotu, tad ir trakāk nekā mūsu laikā gāja, un es vispār mācījos savā bīdē, tā teikt, invalīdu skolā. Jā, bet nevar pie katra nolikt policiju klāt. Viņam, ja bērni grib integrēt, ja viņu grib integrēt, viņam pašam ir jāintegrējās iekšā. Jau es sāku atkārtoties. Jā. Tad būtībā tas ir tāds darbs ne tikai ar sabiedrību, bet arī ar pašu cilvēku, lai viņu virzītu integrēties iekšā. Skatieties, tas ir tas pats, kas man bija. Es Raiskumā nomācījos 10 gadus. Mēs invalīdi bijām tur pār pa 100. Pēc 10 gadiem man no turienes izmet ārā. Man tāpat bija jāintegrējās. Tagad tas viss tika atlikt. Tas pat tagad, ja vecāks bērnam līdz 5. līdz 7. klasē visu izdarīt viņa vietā, kā tā viņš integrēsies? Tad es šeit sadzirdu nedaudz tādu saikni ar iepriekšējā sarunu par izglītību. Ja mēs pārāk centīsimies izglītībā to visu izskaistināt un atvieglot to dzīvi, tad realitātē nonākot reālajā dzīvē, tas kļūs vēl grūtāk? Jā, noteikti. Es saku, es pēc skolas beigšanas 3 gadus, es pārvājos apkārt, bet integrācija beigā nebija. Man bija bail. Vidusskolā es gāju arī parastā skolā, bet klasē, invalīdu klasē. Un pēc tam, tā kā man augstskolā bija jāiet, tad pusgadu es svīdu. Rīktīgi svīdu. Jā, tad saprotu, ka trūkstā pārēja no izglītības sistēmas uz to dzīvo realitāti. Man trūka, tāpēc, kad es 10 gadu biju starp savējiem. Bet ja jūs tagad ieliekat bērnu, teiksim, tā parastā skolā, un es vēlreiz saku, ļaujiet viņam pašam tikt ar kaut ko galā. Tad es sadzirdēju to, ka tieši no bērnības vajag tomēr to iekļaujošo izglītību un jau no bērnības likt visus dažādos kopā, tā teikt. Dažādos, jebkurā jomas dažādību. Tur man personīgi nav tāda pārliecība, teiksim tā. Ir kaut kā jāintegrē, bet ir arī jāsaprot, ka invalīdam, piemēram, viņam vajag fizioterapeiti, viņam vajag masāžu, ko tik viņam nevajag. Jautājums, vai katrā skolā varēs dabūt to produktu klāstu, kas viņam vajadzīgs. Jā. Visdrīzāk tad, kas man ienāca prātā iepriekšējo sarunu posmā, kad tas ir tas pats, kas man bija. Kad es vidusskolā braucu uz Rīgu, uz speciālo skolu, kur bija speciāla klase, bet tur bija arī fizioterapeits, tur bija arī, viss, kas vajadzīgs, masāžu un tā tālāk. Un tad varbūt, kad apkārt, pašvaldības apkārtējās samaksā vai kaut kādu barteri, ka tie bērni ar autobusu viņu vai mašīnu aiziet, kaut kā tam līdzīgi. Bet viņš ir parastā skolā.
Tikai viņam tur ir, iedomājieties, teiksim tā, ja no 20 pašvaldībām apkārt Rīgai saved uz Rīgu, uz vienā skolā tos bērnus, tad viņam tur ir viss, kas vajadzīgs. Gan integrācija, gan ārsti, gan Jā, tad būtībā mēs atkal nonākam pie tā, ka vajag integrēt, bet vajag arī to speciālo vidi, lai netiktu bērnam nodarīts pāri, un pēc tam viņš varētu vieglāk reintegrēties. Es redzu, ka paldies, es redzu, ka Tamārai ir ko teikt. Es gribēju tikai tādu vienu mazu piebildību, kas ir nākusi no ļoti, ļoti seniem laikiem. Kāds 250 gadus pirms mūsu ēras, ko teicis Aristoteles. Afekts ir tad, kad ir par daudz vai par maz. Tāpēc katram ir jāizvērtē viņa spējas attiecībā pret sevi, sabiedrību, tuvākajiem, un nevajag pārspīlēt. Tas arī viss. Tad pēc būtības es saprotu, ka šobrīd mēs esam nonākuši pie tā, ja izglītībā mums bija tāds diezgan skaidrs nostādnes, ir kaut kādi likumi, mēs kaut ko daram atbilstoši likumam, un mēs varam redzēt, kā skolā izveidojam īpašas klases, tad šobrīd mums jau ir nedaudz sarežģītāk. Mēs nonākam sabiedrības līmenī, un dzirdot visus viedokļus, es saprotu, ka ļoti daudz, kas ir atkarīgs no cilvēka paša. Tātad, no tā, cik daudz cilvēks, ja par bērnu mēs parūpējamies, tad pieaugušajā vidē jau ir no cilvēka paša daudz kas atkarīgs, cik ļoti viņš grib vai negrib iekļauties tajā vidē. Jā, drīkst. Jā, es vēlētos piebilst, ka cik man tas ir universitātē pasniegts un cik pats es esmu analizējis šo tēmu, ka mūsdienās mēs virzamies mazāk uz vienādu rezultātu, bet gan vienādām iespējām, ka tiešām visiem ir šī te iespēja iegūt to visu, bet iespēja, nevis rezultāts, ka netiek garantijas, bet jebkurš var aiziet un mēģināt to iegūt. Bet šī iniciatīva, tā kā tā ir iespēja ir jāizmanto pašam. Paldies, Ans, man šķiet, tas ļoti sasaucas kopā arī, ko Gunārs teica, ka ir jādod tā iespēja, un tad tālāk jau cilvēkam pašam ir jāgrib integrēties. Es redzu, ka Elvijas arī vēl ko vēlas teikt. Lai man pēc tam neizlidotu ārā no galvas, kā man tas parasti izdarās, man ir teicis, kas man ir palīdzējis vispār līdz šejienai nokļūt. Tas ir pateicībā probācijas dienestu vadībai un manai līdzgaitniecei Tamārai. Jo viņi jau visu šo laiku iet man līdzi, un, protams, viņiem pašam ir brīnums, ka es joprojām ar viņiem sadarbojos. Es esmu visilgākais. Vai arī es biju pat pirmais Latvijā un visilgākais cilvēks, kas sadarbojās vēl tik ilgi ar šīm iestādēm. Jo tur jau es pārgāju uz citu bāzi, es jau nepārgāju vairāk, ka viņi ir man kaut kāda iestāde. Es vienkārši tā kā, es nezinu, draugi vai kaut kas tam līdzīgs jau iet cilvēki līdzi un arī. Un es šeit atrodos, tāpēc, ka par mani pateica, man uzaicināja, un tas ir viss pateicoties probācijas dienestu vadībai, un viss vējš pūš no tās puses. Un Elvijas brīnišķīgi pārgājis to, ko es gribēju noslēgumā visiem jautāt. Kas tad ir tā sajūta vai tā iespēja vai tas prieks, kas varētu sagādāt prieku šajā tēmā iekļaujoša vide un sabiedrība? Vai kas ir palīdzējis? Vai tas, kas varētu palīdzēt, vai kas sagādātu prieku? Tāda pozitīva lieta pirmā, kas ienāk galvā tēmā iekļaujoša sabiedrība. Es saprotu, ka Elvijas jau ļoti skaisti izteicās, ka tas prieks, kas viņam ir bijis, ir... Tātad vienkārši vārdos, trijos pateikt. Jā, kas ir bijis tas prieks? Būtībā es jau saprotu, kas tev palīdzēja iekļauties? Draudzība, sarunas un ceļojumi, tāpēc, ka tamēr es arī esmu mazliet paklēņojis pa Latviju. Jā. Es saprotu, ka tev sēž blakus tas cilvēks arī, kurš tev ļoti daudz ir palīdzējis. Jā, bet viņi varēja paceļot tomēr vairāk manī. Bet ir kritika viņa. Tamāra, lūdzu, tev ir uzaicinājums. Es saprotu, ka Elis man taisās izmaksāt nākošo ceļiem uz Šveici. Ļoti labi. Es saprotu, ka tas sagādās arī Tamārai prieku. Jā, bet kas vēl Tamārai sagādā prieku teksti jautājumā iekļaujošā sabiedrība? Man personīgi sagādā prieku tad, kad mēs ar probācijas dienestu esam kopā izdomājuši kādam palīdzēt, un kurš ir piekritis palīdzībai, kad šis cilvēks arī vēlas šo palīdzību un pats meklē šo palīdzību, šo atbalstu no mums. Lai nav tā, ka
Nu, kāds var būt atbalsts, ja man jāzvara, klausies, kur tu biji, kāpēc tu biji, ko tu darīji. Nē, tas, ja tev ir labs garastāvoklis, piezvani, ja tev ir slikts garastāvoklis, piezvani, ja gribas pastaigāties, gribas naktī parunāt, lūdzu, ja tev šajā brīdī tas ir ļoti svarīgi. Un es domāju, tieši šī attieksme ir tā, kas man sagādā prieku. Ja, piemēram, par Elvi ir tā, ka viņš mūs iepazīstināja un ar pirmo vārdu mēs tikām skaidrībā, ka viņš arī meklē šo atbalstu. Vienmēr ir meklējis šo atbalstu. Un ir 7 gadi, 8 tulīt būs, ja? Tātad, kad ir šis atbalsts vajadzīgs. Viņš ir kritis, cēlies, gājis visādi, bet viņš vienmēr ir griezies pēc palīdzības. Viņam ir daudz atbalstītāju, bet šī saite starp mums ir izveidojusies tāda stiprība, tā kā es smejos, līdz dāve mūs šķirs. Paldies, tā jau ir tā paša iniciatīva, meklēt tev palīdzību. Kas Līgai sagādāt prieku tādā plašākā vai šaurākā mērogā? Līgai sagādā prieku pirmkārt jau tas, ka mēs šobrīd, un ne tikai šobrīd, bet arī vispār runājam par to. Man sagādā prieku tas, un es ļoti ceru, ka mēs šajās sarunās lietosim nevis mēs, jūs, lēmumu pieņēmēji vai izpildvara, mēs, jūs, cilvēki ar īpašām vajadzībām vai cilvēki ar neīpašām vajadzībām. Tad, kad mēs visi būsim mēs, tas būs, un es ļoti ceru un redzu, ka mēs uz to ejam. Tas man sagādā prieku. Un vēl es nedzīvoju ar rozā brillēm, un es tiešām godu vārdu šobrīd neidealizēšu, bet man ir viedoklis, kas laikam, manuprāt, šobrīd ir mazākuma viedoklis. Es šobrīd varbūt oponēšu Gunārs tur pieskārās mazliet, un es sapratu, ka man tas norezonēja ar tekstu skolās. Es saprotu, tagad ir vēl sliktāk. Es tiešām 29 gadus esmu strādājusi skolā gan Olainē, gan Rīgā, un es esmu pārliecināta, un es tagad nevienam nepielienu. Sabiedrība paliek labāka, un mūsu bērni paliek labāki. Un arī skolās viennozīmīgi, protams, ir mobbings, ir vardarbība, bet tas ir krietni mazākā mērā nekā tas bija tajos laikos, piemēram, man ir 50 gadi, kaut vai, kad es mācījos. Tikai šobrīd mēs esam izglītotāki, mūsu bērni ir izglītotāki, mēs paši esam lēnām paliekam labāki, un mēs mācām šīs lietas identificēt. Mūsu bērni zina, ko tas nozīmē. Mūsu bērni zina, ka par to ir skaļi jārunā, ir jāprasa palīdzība. Viņi zina to, mēs šobrīd runājot par mobbingu arī lietojam vārdu ignoranci, ka nedrīkst kādu ignorēt, izlikties, ka viņa vispār nav. Un līdz ar to mums rodas šī sajūta un šis viedoklis, ka ārprāts, un kāda mums ir tā jaunatne. Un es nesaku, ka viss ir ideāli, notiek reizēm briesmu lietas un trakas, bet mīļie sabiedrība paliek labāka, pilnīgi noteikti, un man par to ir prieks. Ļoti skaisti, paldies. Un, jā, man ļoti arī patīk par to ignorēšanu, jo bija arī vienā citās valstī biju un savā konferencē, un tur arī bija tieši tāds, ka arī ignorēšana var būt vardarbība. Un ka, ja agrāk mēs uzskatījām, ka paiet vienkārši garām, mēs neko sliktu nenodaram, tad tā patiesībā arī ir vardarbība ignorēt. Ansim. Jā, tad attiecībā, kas atgādā man prieku par iekļaujušu sabiedrību, ir, ka tas nozīmē, ka jebkurš cilvēks spēj izlikt savu potenciālu jebkurā jomā, kuru viņš izvēlas. Man ļoti rezonē šis stāsts par grupu Black Sabbath, kā viņi iegūst savu ikonisko skaņu un savā ziņā pārvērta roku un metāla mūziku kā tādu, ir, ka, ja es nemaldos, vai nu ģitārists, vai nu ģitārists. Viņš tieši pirms savas grupas izveidas, tieši pirms viņš sāka turēt, viņi strādāja tērauda rūpnīcā. Un rūpnīcas negadījumā viņam nošķēlās šie 2 posmi no pirksta. Un viņiem šīs amputācijas rezultātā vajadzēja izveidot gumijas uzliks protēzes, lai varētu turpināt spēlēt, jo viņš bija ļoti kaislīgs par savu mākslu. Bet, lai spēlētu savā dabiskajā skanējumā, standarta noskaņojumā ģitārai, tas bija par augstu, un tās stīgas spriegums darīja viņam sāpes to spēlējot. Bet tad viņi pagriež atskaņoja ģitāru, padarīja viņu zemāku. Un tas tieši radīja toni, kas vēlāk, 100 gadu, ne gluži 100 gadus, bet jau vairākas gadu desmitus vēlāk ir pilnīgi transformējis mūsu mūzikas vidi un klāstu. Un
ko es vēlos šeit akcentēt ar šo stāstu, ir, ka tikai tāpēc, ka ir kādi traucējumi, ir tikai tāpēc, ka tie ir traucējumi. Tie nav bloki, tas nekādā veidā neaptur tavu virzību. Un tas, manuprāt, tas ir iekļaujošs sabiedrības uzdevums nodrošināt vidi, kur cilvēks var izlikt savu potenciālu un sevi izspiest un ļaut viņam izspiest no sevis visu, lai viņš var lielāko savu ieguldījumu dot atpakaļ pasaulē. Par spīti visiem šķēršiem, kas viņa ceļā ir nācis. Man patīk, paldies Ancim par stāstu, un man šeit bija vēl viens akcents uz to, ka reizēm, ja sākumā iekļaušana šķiet kā problēma, tad reizēm šī problēma, kuru atrisinot mums var iedot kaut kādu pilnīgi jaunu skatījumu un jaunu ieguvumu. Līdz ar to paldies par stāstu Ancim un Gunāram. Jautājums par to, kas sagādātu prieku šodien? Ir divas versijas, kad es sevi izsmēlis, man nav ko teikt. Un otra versija tāda, ka, ja tā padomā, man tiešām prieks, teiksim, salīdzinot ar savu bērnību, kad vismaz Olainē, pat tikai Olainē visu laiku dzīvoju, tad ļoti daudz beidzot arī parādās invalīdu uz ielām un tādā. Tas tiešām sagādā prieku, ka tā integrācija nav tikai vārdos runās, bet jau beidzot ir uz ielām var redzēt. Man te mamma visu laiku skatās, viņa saka, kur vēl viens ar ratiem aizbrauc, forši. Jo taisnība jau ir, mēs vienmēr esam bijuši dažādi, un mēs šobrīd arī uz ielām esam dažādi, un tas ir tas fantastiskais. Tāpēc laiks mums iet nemanot, un es zinu, ka mēs vairs laikā laimīgie cilvēki laiku neskaita, bet es domāju, ka mēs varam teikt milzīgu paldies šiem cilvēkiem par to, ka viņi atrada laiku, iespēju